Sveiki! Šodien esmu atbraukusi uz Kurzemi, lai satiktos ar saimnieku Aigaru un parunāsim par to, kādas sēklas izvēlās šajā saimniecībā. Aigar, pastāsti vairāk. Kādā saimniecībā mēs esam, ko jūs audzējat un kā jums šeit Kurzemē saimniekojas? Mēs esam Pīlāčos, Durbē. Saimniecība ir jau diezgan pasena. Liela zemnieku saimniecība, 2500 hektāru. Mēs audzējam pārsvarā kvieši, rapsis un pupas. Arī tagad šogad paprojām starpkultūras kaut kādus, miežus arī audzējam. No zirņiem mēs atgājām nost tikai dēļ kulšanas, vairāk tā neko. Kāda ir jūsu līdzšinējā sadarbība ar Linas Agro? No Linas Agro mēs ņemam pilnībā visu, sākot no augu aizsardzības līdzekļiem, beidzot ar minerāļiem, sēklām, mikriņiem. Viss pilnībā viss, jā. Šobrīd mēs atrodamies angārā, kur jūs uzglabājat kviešu sēklas. Un es zinu, ka saimniecība izvēlās iepirkt arī certificētas sēklas no Linas Agro. Kāpēc šāda izvēle? Iepērk tādēļ, ka ataudzējums ir svaigāks. Līdz ar to ir auglība arī raža lielāka, auglība ir labāka. Iepērkam sēklu tā, lai pavairot sev sēklu nākušam attiecīgi gadam. Aizbrauksim apskatīt arī kādu rapšu lauku. Jā. Aigar, tu man esi atvedis uz jauniesētā rapša lauka. Pastāsti, kas ir iesēts šeit. Un ko tu vēl esi izvēlējies šogad iesēt no Linas Agro šķirnēm? Šeit iesēts rapsis ziemas, Expectation. Kvieši būs Etana, kas tepatās netālu bija uzstādīja mums saimniecības rekordu ražu. Bija 10,1 tonna no 24 hektāriem. Tad mēs 2 gadus viņu pārsējām. Un šogad sēsim pa jaunu, paņēmām kaut kāds 10 tonnas jaunu sēklu Etanu, lai varētu arī atjaunot sēklu priekš saimniecības. Tad vēl arī sējam miežus Jakobus no Linas Agro. Tur ir daudz faktori, kas nosaka to ražu. Ja ir laba augsne, tad ir ļoti laba raža. Bija mums arī 7 tonnas no miežiem uz lieliem hektāru daudzumu. Bija lauku, kur bija arī lielāka raža, bija arī lauku, kur bija mazāka raža. Bet tas vidējais viņam ir tās potenciālais, tās 5-6 tonnas ir standarts jābūt, kas ir jāizaudzē. Bet, jo ir švakāk zemi, jo ir švakāk raža. Paldies, Aigar, ka dalījies savā pieredzē. Cerams, ka noderēs arī jums un lai jums veiksmīgs sējas laiks.